kas tur Kā tu reāli notiek. noskaidro, pieņemsim, ja es iedomājos, es ietu tagad pie tevis, es saku, o, Māri, man ir, kur man nāk jauns kurs būs. Es tev apmēram varbūt izstāstu, par ko tas kurs būs. Nu, es gribu vairāk, pieņemsim, tos pieteikumus tajā, nu, labi, tur Facebook, Instagram, vienalga, kā tu izproti, ko es ritīgi gribu, jo man arī taču ir kaut kāds, man ir kaut kāds brands, vai ne? Man ir kaut kāda seja, man ir kaut Jā, kāds stils, kādā es runāju, uzrunāju savus klientus. No kurienes tev tas viss nāk, vai tu to, nu, jo es ļoti apšaubu, ka baigi daudziem Latvijas uzņēmējiem ir tāds, nu, to brandu guidelines. Nu, tā kā, ko es tev varētu iedot, re, kur ir visas manas krāsiņas, mani fontiņi, viss, kā es runāju, ja? Un jā, tagad tu jā, aizēji un uztais, kas būtu reāli krūti, vai ne? Nu, tā kā, re, kur jā, mēs iedodam, un tev pasakam, un es pieņemsim, pasaku, un šis kurs ir mazliet tur on the dark side, jā. Nu, tur, jā. nu, vai es nezinu, vai arī šis ir tāds vieglais kurs, šis ir tādiem, kuriem iesācējiem, kur neko nezinu, tāpēc tur ir, nu, tā kā tās reklāmas vajadzētu izveidot tādā, nu, maigā balss tonī no sērijas. Es parasti vispār neprasu, kādā stilā, ko tu tur gribi. Es vienkārši taisu, kā es to daru. Es vienkārši taisu kaut ko galīgi savādāk, kas atšķirās nu, no visu tā, ko var atrast tirgū. Nu, Mhm. reāli, nu, tā, kad ieiet vienkārši tur tajā pašā Facebook ads library, ja? Nu, kad tu vari uzrakstīt ads library, tur, kā tur bija tas ads library punkts. Tas ir, nu, visu ēdz, ja, library. Jā, ads library. Tas ir tur, kur arī var Vai- skatīties tos, kas tur ir top performing, ja tur šobrīd un Jā, viss jā, kaut kas jā, nu tāds tā arī. kā. Ja. Mm. Un tu tur var ierakstīt jebkuru nozari, nu, pa lielam, pieņemsim, nezinu, ieraksti, piemēram, kursi, ja, Tu apskaties. mums vari tagad nošērot ekrānu, tev ir viņš vaļā? Jo baigi interesanti šis būtu, man liekas. Tu Es taču kā nevaru, co-host. tu vari nošērot. Reku tev co-hosts. Ah, Ja tev ir, nav tur slepenais ekrāns kaut kāds. nav mans slepenais ekrāns, tātad es Nē, parādīšu. šis kādam varētu būt interesanti, tie, kas arī sāk. Es viņu esmu kaut kur skatījusies, tā kā es skatījos tur par manifestāciju, un tāds es skatījos vienkārši, kas ir top YouTube laikam, kas iet, un tur bija galīgi kreizi tie video, jo viņi pat nebija, man liekas, par to tēmu, bet es toreiz biju toreiz sašutusi, ko es atradu, man liekas. Nu, reku, Nu, pieņemsim, kad, redz, es uzrakstīju okay. online kursi, Jā, un visu, un es varu redzēt, kāda veida, nu, reklāmas ir uz kaut kādiem, uz visādiem online kursiem. Protams, ja es rakstīšu kaut ko specifiskāk, es varu skatīties specifiskākas lietas, jā, bet tagad ierakstot online kursu, kur es redzu topošo māmiņu kursi, grūtnieču jā. online kursi, mīnus 20%. Un tad tu apskaties aptuveni kāds, nu, tā kā nu, reklāma veidi, jā. Nu, tā jā, kā tīri vizuāli. es apskatos vienkārši vizuāļus, tur, Tikai teiksim, dzemdības un māmiņu kurs? tā izskatās, bet te ir tik daudz, te ir 500 pārī. Ok, tagad man ir interesanti uzliec meditāciju. Meditācija. System down. Ok. Vēl vairāk, 850. Un Tā, tagad es varu pagaid, ko tu uzlikt redzi? Tā, pagaid, tas sanāk 850 reklāmas ir šobrīd, jā? jā, rezultāti. Ok. Kuri Latvijā konkrēti reklamēs. Es arī varu skatīties citur, bet vienkārši es varu tev uzlikt pie filtra. Tā tūlītās, kur man Tagad ir. mazā atkāpe, tu tur sameklē filtru, bet es domāju par to, ka, nu, tieši šogad atceries to teicu par to PVN maksāšanu, ka tie, kur ņem tās reklāmas, tad šādi vids var atrast, pieņemsim, ja jūs reklamējaties, ja? Jā, tieši tā, jā. Viņi var ieiet, jebkurā, piemēram, Facebookā ieejot kaut kādā mājaslapā. Skaties, redzi, Facebookā, tā, kur man ir LMT, atverot vaļā, teiksim, kur ir LMT lapa. Ja es aiziet te uz About, Page Transparency, See All un Go to Ads Library, kur, ja? Mhm. Es varu redzēt pilnīgi visas reklāmas, kuras LMT šobrīd rāda. Tās, kuras agrāk rādījis? Arī tās, kuras agrāk rādīts ir. Kur ir Jā. inactive un active, un es varu filtrā uzlikt vai no aktīvās vai neaktīvās. Mhm. Nu, tā kā, tad, attiecīgi, tās, kuras, piemēram, ja tu redzi, ka viņa ilgi iet tā reklāma, teiksim, ja kur ir viena no 8. mārta tikko palaista, 8. mārts, kur ir 7. marts, jā, aktīva. Mhm. Paskatīsimies, nu, viņiem nav tāds ongoing, kurš visu laiku ir, bet, ja tu redzi, piemēram, ka biznesam ir reklāma, kura ilgi, tur nezinu, tur pieņemsim, tur jau pēdējos tur 12 mēnešu vai jau gadu vai pusotru gadu iet, tā tad tu zini, ka, nu, tā jau droši vien ir laba reklāma, ja jau viņi neslēdz viņu ārā. Jā. Nu, tā kā. Labi, Tad reklāmā jāskatās. arī viņi ir, nu, vai arī viņiem nav intereses mainīt kaut ko.
Jā, vai arī viņi vienkārši neko nemaina, bet parasti lielākā daļa izslēgs, jo viņi vienkārši, zin kā, ja viņi investē visu laiku naudu, ja viņi nenest atpakaļ, tad viņi vienkārši viņu nerādītu. Un Jā. visu tādā veidā, tu izējot cauri, pieņemsim, jā, te mēs ierakstījām meditācija, te pie filtras, redz, es tikko atzīmēju tā aktīvos, Aha, un tagad es varu redzēt, ko 16 rāda, rezultātiem. jā, teiksim, tur elpo laimīgi dzīvē, re, kur ir sponsorēt kaut kāds, vai grib, lai šis posters ir vislabākais līdz šim. Tad tur ir kaut kāds piedāvājums, un uz Facebook pieteikumu formulē, kā aiziet. Jā. Sakrālās terapijas, kas tas zelta kompass ar rītu zālīti. Tā ir publiska informācija, tāpēc es Vai prasu. vēl vienu pamēģinām pēc tā, pamēģinām coachings. Vai būs kaut kas? Coachings. Mm-mm. Būs. O, 410 rezultāti. Jā, un te filtrā mums ir tā aktīvos, piemēram, apskatāmies. Un šitais ir tāds, zin kā, Rasels Bransons šito sauc par tādu tā kā funnel hackingu. Jā. Es varu reāli, kā es apskatos, kādi citiem piedāvājumi ir. Mm-hmm. Un tādā veidā es saprotu, vienkārši, ok, man ir jāuztais kaut kas atšķirīgs. Nu, ja pieņemsim, labākais coaching kurs Latvijā, ja 15 coachi pateiks, ka viņiem ir labākais coaching kurs Latvijā, tas neko nenozīmē. Ne? Bet viņš uz keyword, ja pieņemsim, ja rekur ir, tur bija prokrastinācija, principā, ja es ierakstītu arī prokrastināciju, tad viņš arī to parādītu, vai ne? Jā, Uz to? Būt, jā. Ja tas ir minēts reklāmu tekstos. Jā, nē, pagaidām, rekur. Kaut kas cits sāk parādīties, ok. Jā. Labi, interesanti. Un tad, visbiežākais, zin kā, ja tu redzi, ja tu apskaties, pieņemsim, kaut kādus variantus, saproti, vai tu vēlies būt tā sieviete, tā, uz kuru atskatās, tā, par kuru sačukstās. Tā kā redzi, vienkārši tas iziet cauri, apstāties kādu piemēru, kādu teksti. Ok, davai, bliežam kaut ko līdzīgu, bet kaut ko atšķirīgu. Tas saucamais Blue Ocean strategy, jā. Zini, kas ir man vienkārši šitos, tā, ka tu viņus redz arī visus kopā. Man sāk jau nākt vēmiens. Tā kā, ka tu redzi to baigi labais reality checks, lai paskatītos, cik ir, cik tu runā tāpatām. Tā kā tev jau pašam liekas, ka tu baigi tur, unikāli runā, un tur tikai tu tā saki. Tad tu ieraugi visus pārējos 410 sludinājumus, kur tieši tāpatām to pašu saka, un tad saproti, cik tas cilvēks ir pārbāzts ar to lietu tajā online vidē, kur viņam. Ir īpaši, ja viņš uzspiež uz viena tā tava, taču tās reklāmas, viņam jau pēc tam rādās viss līdzīgs ļoti. Tieši tā. Un te ir tas, par ko mēs arī iepriekš esam runājuši, kad